ieklausīsimies vārdos no 1. Samuēla grāmatas 12. nodaļas. Kalpojiet kungam no visas sirds. Nedzenieties pakaļ tukšībai, kas nedod labumu un neglābj, jo tā ir tukšība. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies Tev, Kungs, par pravieša Samuēla iedrošinājuma vārdiem. Šajā aicinājumā ir ieslēpts arī kāds apsolījums, jo ko gan citu nozīmē kalpot, kā atdot sevi, atdot kaut ko no sevis, bet mēs nevaram no sevis neko iedot, ja paši esam tukši, iztukšoti. Lai mēs varētu atsaukties šim aicinājumam kalpot Tev, Kungs, mums vispirms ir jāpiedzīvo, kā Tu mūs piepildi. Piepildi ar spēku, ar enerģiju, ar motivāciju, ar apņēmību, ar paļāvību. Jo tikai tad, kad mums ir ko dot, tikai tad mēs varam vismaz sākt mēģināt to darīt. Bet ja esam tukši, tad nesanāks arī nekāda kalpošana. Tādēļ mēs Tev pateicamies, debes Tēvs, ka arī šajā dienā Tu esi gatavs mūs piepildīt ar savu žēlastību, ar savu svētību. Ikdienas Tu dāvā mums visu dzīvē nepieciešamo. Tu ieliec mūsu rokās visu nepieciešamo, lai mēs, kad vien mūsu sirds kļūs atvērta, varētu Tev kalpot. Tādēļ, jā, aicinājumā kalpot Tev, iekšā ir arī apsolījums, ka Tu par mums gādā, ka Tu par mums rūpējies. Ja Tu uz ko aicini, tad Tu arī dod iespējas, tad Tu arī gādā, lai mēs to varētu paveikt. Taču ko nozīmē kalpot? Viena lieta ir kaut ko no sevis dot, atdot daļu no sevis, bet dziļākajā būtībā kalpot visu pirms nozīmē ieklausīties. Kalpam vispirms ir jādzird savs kungs. Kalpam vispirms ir jāsaprot, ko no viņa gaida, kas ir tie uzdevumi, kas viņam ir jāpaveic. Un tajā brīdī, kad pravietis Samuēls toreiz pirms 100 000 gadu uzrunāja tavas izredzētās tautas ļaudis un aicināja viņus kalpot Tev no visas sirds, viņš jau vispirms gribēja sacīt, lai ļaudis pamana Tevi, lai viņi pievēršas Tev no visas sirds. Tava tauta toreiz bija aizmaldījusies neceļos, sapinusies pati savā gudrībā un tukšībā. Jā, kā Samuēls to formulēja, viņi bija dzinušies pakaļ tukšībai. Viņi bija dzinušies pakaļ kaut kam, kas beigās nedeva nekādu labumu un nesniedza nekādu glābiņu. Tā visa izrādījās tukšība. Lai gan viņiem pašiem tolaik tā nešķita. Viņiem pašiem likās, viņi dara labu darbu, izdara pareizas izvēles. Tur bija iešana, skriešana, darīšana, ņemšanās. Tur bija aizņemtība, tur bija cerības. Cilvēki rosījās. Viņiem likās, tūlīt mums tiks dots labums un glābšana. Bet nekā. Viss, kas tika paveikts un panākts, izrādījās tukšība. Jā, debes Tēvs, mēs lūdzam, palīdz mums palūkoties uz savu dzīvi.
uz savu šķietamo nodarbinātību, aizņemtību, cik daudz tajā varbūt ir tukšības, bezjēdzības. Mēs varbūt ceram gūt kādu labumu un glābšanu, bet tas nenotiks, jo tas, ar ko nodarbojamies, ir tukšība. Tukšību pravietis aicina aizvietot ar kalpošanu tev. Un kā jau sacīts, vispirms tas nozīmē tevi sadzirdēt, tevī ieklausīties. To visu mūžu mācījās pats pravietis. To visu mūžu ir mācījušies visi tavi kalpi. Un droši vien vispilnīgākā veidā un visīpašākā veidā Marija, caur kuru tu biji izlēmis ienākt šajā pasaulē kā cilvēks starp cilvēkiem. Mēs bieži lasām jaunajā derībā, ka Marija kaut ko piedzīvojusi, kaut ko izdzirdējusi, to visu paglabāja savā sirdī, lai pārdomātu, lai nestu to tavā priekšā, lai sadzirdētu tavu balsi, lai sadzirdētu tavas norādes, lai zinātu, kas no viņas tiek sagaidīts, kas viņai ir jādara, kā viņai ir jādzīvo. Mēs katrs esam aicināti tavu balsi sadzirdēt, tavai balsī uzticēties un tavām norādēm sekot. Protams, tas nevar būt pretrunā ar to, ko tu esi atklājis savos rakstos, ar to, ko tu esi atklājis šajā pasaulē kopumā, bet mēs esam aicināti sadzirdēt tevi ļoti konkrētā un personīgā veidā, un tad kalpot, lai cik varbūt vienkāršas un ikdienišķas lietas mēs darītu. It visā mēs varam kalpot tev, ja vien nolūks ir īstais, ja vien motivācija ir pareizā. Debes Tēvs, mēs lūdzam, piepildi mūs ar savu spēku, ar savu gudrību, un palīdz mums atšķirt tumsu no gaismas, tukšumu no pilnības, un palīdzi sadzirdēt tavu balsi un tai sekot. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.